Labs rīts Krkā. Pulkstens ir jau 9 no rīta. Mēs esam pamodušies. Šodien solās vissiltākā diena no visām. Tā, lūk, mūsu brokastiņas. Ja? Mēs brokastis ēdam ārā, jo ārā jau ir ļoti silti. Tātad mums šodien brokastīs. Bērnam, protams, brokastis un mūsējās. Ja? Kas pa skaistumu, kādu skaistumu sieva ir uztaisījusi un kādu skaistu maizi vīrs ir no rīta nopircis. Jā, beķerējās vajag. Jā. Nu, ko tad mēs esam izgājuši šodien no kempinga? Labrīt! No savas mājas bungalo izgājuši ārā un šodien gribam paši apskatīt un arī jums parādīt kempinga teritoriju dienas gaismā. Jā, šobrīd mēs dodamies tepat uz pludmali, apskatīsimies pludmali un tad jau visu pārējo dosimies uz to pusi. Un pie reiz arī šodien apskatīsim pašu Krka pilsētu. Aiziesim uz Krka pilsētu, pastaigāties. Es domāju, ka pa dienu mēs pat paspēsim aiziet. Nu, redzēs, kā būs pa dienu vai vakarā, bet aiziesim noteikti apskatīsim, jo mēs tepat vien esam. Jā, promenāde ir smuka. Man patīk tas, ka tās mājiņas ir tā līmeņos uztaisītas, lai katrs mājiņas iedzīvotājs varētu jūru redzēt. Netraucē viens otram, jā. Nu, bišķiņ jumtus, protams, var redzēt, bet, tā, lūk, pirmās līnijas mājiņas, tieši skats uz jūru. Jā. Tieši skats uz jūru un viss, labi, šeit cilvēki vienalga staigā tev visu laiku garām, kā saka, pa promenādīti, bet, Sieva aizgāja pačamdīt, kāds ūdens ir. Saka, varbūt pat varētu ielīst papeldēt. Varbūt. Tāda mīnī pludmalī. Tiešām mīnī. Tāds zilu, smuku ūdentiņu. Kemperiem ir pie pašas jūras, tā, ka tiešām pie pašas. Protams, cena ir atbilstoša, bet, ir varianti. Piebrauc ar savu auto, ar savu kemperi, ar savu busiņu un sauļojies. Un baudi atries jūru. Te tāda mazāk, bet arī tāds lielāks, gandrīz tā kā autobuss pilnīgi. Jā, pieram šis. Tas ir riktīgākais autobuss. Ar tādu pie pašas jūras piebraukt. Tur pat nekāda norobežojuma, ne margu, nekā nav. Šī tāds maziņš balts apsargs. Kemperim, jā, sētiņa ir uzlikta. Un viss forši. Tā, un ko tuvojamies Olīva grila restorānam. Tanī, kur mēs jau bijām, pirmajā vakarā, tad, kad ieradāmies. Šeit šobrīd arī var ārā sēdēt. Laiks to atļauj. Nesteidzīgi, jā. Mēs tiešām nesteidzīgi šobrīd pastaigājamies pa kempinga teritoriju. Tā, baseinis, jā? Jā, esam pietuvojušies siltajam baseinam. Tur jau mazie jau tur pļunčājās, var redzēt. No bērnu. Vai ne? Mēs jau ratiem savā, kā mēs tiksim. Vai ne, mums jau vajag ratsiekšanu. Labi, pēc tam to paprasīsim. Šeit ir dvieļu centrs noteikti arī. Jā, te ir arī dvieļu centrs. Tātad strādā līdz 4 rekur. Jā, no 10:30 līdz 4. Kā redzam, maziem bērniem arī ir aktivitātes. Tu mani tagad pa maziņu nosauci? Viss kārtībā. Pieauguši arī var te... Pieauguši arī var patusēties. Tad, kad bērni nav te uz vietas. Nē, tieši ar bērniem jānāk un jāpasējas. Vai ne? Tā, dzirdu arī tur iekšā bērni kaut ko darbojas. Tur mēs iekšā šobrīd neiesim. Jā, foršas tādas bumbas sataisītas, kur sīči var riktīgi nodot uguņus.
vai ne? ieķerties un močīti. Padomāts gan par maziem, par lieliem. Principā te ir aktivitātes visiem. Pieaugušajiem, bērniem, suņiem. Kā tu teici, suņu pludmali tu redzēji kaut kur? Jā, es nepētīju baigi. Suņu pludmale. Kā redzam, ir speciāla vieta arī, kur nomazgāt suņus. Jā, arī lūk zīme. Un duša tāpat kā cilvēkiem. Un tātad šis ir tas markets, no kura var pasūtīt iepirkumus. Ēdamos, dzeramos, visu bez maksas. Tu pasūti un tev atgādā uz mājiņu. Es jau ierunāju, vai no Aldis jau ir ieliks vai ieliks video par to. Te pat ogles var nopirkt. Vau, kas tie tādi? Oliveļa. Šī ir oliveļa konkrēti. Tā kāda skaista. Šitā gan vajadzēs. Ja bučinījo kādu. Buletiņas, man tā reiz vajadzēja priekš. Vai ne? Tālāk, vīns. Re, kur ir aura? Tas, ko mēs vakar... Degustējām un nopirkām. Bet cena tāda pati? Cena izskatās tāda pati, jā. Kā jau veikalā, nopirkt var izsotē. Maizes, redzu. Gaļas, sieri, desas. Maize, svaigs bulciņas noteikti. Sauļošanās krēmi. Kā saka, viss nepieciešamais. Aliņš, protams. Pat normāli. Nē. Karlovačko 2,05 parastā veikalā viņš maksā apmēram eiro. Limons. Šito vajadzēs, labi, tagad ne, pēc tam nopirkšu. Man garšoja. Un 2% tikai tāds viegls padzēriens. Sadzīves lietu ir ļoti daudz, piemēram, šeit arī visādi pagarinātāji, lukturīši, kuru pat šļauku var iegādāties, izolentas dažādas un mietiņi teltīm un kas te tik nav, šķiltavas. Tātad mēs jau tūlīt ejam ārā no kempinga teritorijas, bet šeit tieši pie izejas pie jūras uz ejot pilsētu ir lūk šāda vieta ar tirgotavām visādām. Redzu saldumus, visādas vafeles var nopirkt. Jā, tas viss ir sezonā, šobrīd tas viss ir ciet. Redzu kaut kāda skatuve, tepat kaut kas tāds ir. Beikerija vaļā ir. Ceptuve maizes, šeit var velosipēdus izīrēt. Tur ir galda tenis, kas cilvēki spēlē. Un pat futbola laukumi un basketbola laukumi. Jā, un pat ir tenis. Lūk, arī tenis, tur dažādas spēles, galda tenisi. Tad esam atnākuši uz Kirka promenādi, tikko uzgājuši uz promenādes. Un lūk, pa šo promenādi dosimies līdz pat pašai pilsētiņai. Vienīgais mums ir ar laikiem, tā kā ir pulkstens ir 12:30. Mēs gribam izstaigāt Kirka pilsētu, vecpilsētu, apskatīties, kas te ir. Un līdz 4 vēl paspēt uz baseinu, jo baseins strādā līdz 4. Jā, paspēt uz baseinu, bet pirms baseina mēs arī gribētu vēl pusdienas paēst. Nezinu, kā mums tas viss šobrīd saliksies kopā. Kaut ko vai nu mēs atmetīsim, vai nu kaut ko pārbāzēsimies, bet vēl nezinu. Izskatās, ka šai statujai grib pieskārties tikai pie vienas vietas cilvēki. Jā, ko redzam, tikai pie krūtīm grib pieskārties. Iedomājies vēlēšanās un pieskaries. Vai ne? Jā. Aiziet. Pagaies ar pieskāršu. Nāc pieskaries.
Kuš. Mums bērns guļ. Visiem jābūt klusītiņiem. Tas nav restorāns, man liekas. Vai ir? Man liekas, kaut kāds suvenīru veikals, jā. Jā, un esam Kirku vecpilsētā uz gājēju ieliņas. No te uzreiz vairāk ir nekā mēs Vakatanīs 2 pilsētiņās bijām. Bet arī var redzēt vairāk tāds, vairāk priekš turistiem viss uztaisīts. Piemēram, tādīs 2 pilsētiņās mēs tur tā kā taču pa pamestām staigājām. Es domāju, ka ir atkarīgs no sezonas. Nu, bet te vairāk, gan to restorānu, gan suvenīru veikali, viss vaļā cilvēki vairāk ir. Normāli atnāk vispār izdomājām, ka vajag aiziet uz veikalu nopirkt kaut ko. Nu, vienkārši sīkumus vajag veikalā, pārtikas veikalā nopirkt. Tomēr redzam, Studenaka markets ir un viss, un ejam tad iekšā. Visur uzreiz ciet, restes te ciet. Tur ciet uz leju nevar nobraukt. Nu, cipa šitan jābūt Studenaka veikala. Bet nē, redziet, te rakstīts Dobro došļī un viss tas saucās. Viss baigi ideāli. Priekš vienas puķu bodas tirdzniecības centrs vaļā vispār perfekti. Un piepīpējuši vēl. Un no ko tad arī vietējā pekārā iegājām nopirkt šīs garšīgās bulciņas. Ļoti drīz jau pusdienas ir, bet līdz viesnīcai vēl jādodās. Ar pistācijām, ja viņa? Labs. Tā, nu ko? Visiem viss skaidrs, ja? Visiem nav skaidrs, ja? Mēs dodamies tomēr peldēties. Mēs tā plānojam, ka mēs varētu uz baseina virzienā mēs noteikti ejam. Ja? Mēs ejam jakās. Ejam jakās, ja. Tātad, ko dod šādas te aprūces, lai tiktu baseinā un dod dvieļu kartus, kas jāatgriež, protams, atpakaļ pēc tam ir. Ne, pagaidām ir normāli, man ir silti šobrīd. Baseins ir apsildāmais, tas ir pats galvenais. Cik silts, ka nevar Jā, cik silts, to mēs vēl nezinām. Sildām 16 grādi. Jā, tā, nu, ieradušies mēs jau esam. Jā. Ārā augsti nav. Tagad palīdzēšu. Bebi, tu esi ar galvu uz leju. Jā, ieradušies esam, tūlīt kaut kur apsēdīsimies, baigi neko nesauļosimies, tīri nopeldēties. Pārbaudīt, cik silts ūdens ir. Jā, nu kaut kā tā. Un te bišķītiņa augstākā pakāpienu ir arī bērniem baseins. Tādiem pavisam maziem bērniem. Jā, sauļošanās krēsli.
Un tāds sauļošanās gults varētu būt. Izstās interesanti. Nu, lūk, šādas, ja? Nezinu, vai šeit silts ūdens, lai pārbaudīsim. Jā, šeit arī ir silts ūdens. Super, bet mēs iesim uz to dziļāko baseinu. Šeit nē, te bērniem. Augsts? 26 grādi, teica. Nav 26? Nē, te nav 26 grādi. Nu, tāds ir samērā. Peldēsi būs silts, tici man. Nē. Davai. Tas nav priekš manī var paaugt. Ej! Nu, 26 grādi viņam arī ir, vairāk arī nav. Tev jāiet bērnu baseinā. Bērnu baseinā ir siltāks ūdens. Tad tu iesi uz bērnu baseinu? Nē, man pietiks. Nezinu, man par augstu. Bet nav tā, ka silts vai ne iekāpa. Es gaidīju tikai Eģiptē. Pufīts atkal tas pats suņuks, ja? Tam, kuram te sētiņa uzbūvēta. Nu ko? Baseins ir ietestēts. Teikšu godīgi, priekš manī bija pa augstu. Es tur uzturējos burtiski 30 sekundes vispār. Kā sievai bija? Man bija ok, nu ja ārā būtu bišķītiņa siltāks, tad būtu komfortablāk. Ūdenī, es papeldēju minūtes 5. Bet bērnu baseinā bija siltāk, ne? Bērnu baseinā bija siltāk, kāds vienkārši iegūlos bērnu baseiniņā vēl pasildīties pēc tam, bet, nu jā, nu tagad, ir oktobra beigas, Tur, mēs jā. gribam. Oktobra beigas, baseins ir silts, ja ārā būtu kaut kādi 20 vismaz tagad grādi, saulīt spīdēt, es domāju, ka būtu ļoti labi. It kā viņš teica, tas dvieļu čalis, 26 it kā 26 grādi, nu nav 26 grādi, tur nebija tādā Tā bērnu baseinā. baseinā taču nebija 20 vai 30 grādi, varbūt bija. Nu ko, šovakar tad vēl ēdam vakariņas pie Adrijas jūras, arī gan mēs jau brauksim tālāk. Pamazām uz māju pusi, bet nē, atvaļinājums vēl nav beidzies. Lūk, mums ir šāds skats. Jā, tur ir saulrietis mums. Tad arī parādīšu, ko mēs vakariņās ēdam. Nē, ļoti smuki man patīk. salātiņa. Man nav salātiņa, jā, bet mums šovakar vakariņās ir mūsu paši taisītie makaroni sēnītēm, sievas taisītie salātiņi un veikalā pirktā gaļiņa uzcepta. Un dzēriens bezalko kokteilīts, jā. Kā redzam, vēl pēdējās mantiņas palikušas. Man jau 3 reizes ir uztaisīti. Daudz ne, bet bišķiņi, jo vietas vairs nav mašīnā, var teikt. Šeit jāsaka paldies junioram Vērmanim. Aiziet iekšā. Akurāti. Necel augstā. Es zinu. Wow! Visi ar telefoniem. Tā kā koncertos apmēram izskatās. Čoms no Latvijas neceļ galīgi. Zvana, neceļ. Pēc tāda mierīga, tāda lietaina pārbrauciena uzreiz šitāda salas. Mūsu baby boss ir aizmiedzis viņu garlaikoši tādas pastaigas pa tādām tumšām alām. Jā, maziņa gūtmaņa ala, jā. Līdzīgi apmēram. Briljantiņš smugs gan, jā. Protams, visi pie viņa grib nofotografēties. Pastīc, kā viņi skrien! Nereāli, vienkārši mute vaļā, visu laiku šidā te staigā. Pa dienu viens otru gan arī nograuzām, bet tas ir tā, tikai vārdi. Opā! Mums ir čībiņas.